Jā, katrā ziņā šis ir garš stāsts. Tātad šī likumdošana tapa tajā laikā, kad Latvija vēl nebija Eiropas Savienības dalībvalsts. Līdz ar to tā īpatnība, kas eksistē Baltijas valstīs un arī Somijai, ka mēs esam savienoti ar 15-20 mm sliedēm, respektīvi to sliežu platumu, kas mūs savieno ar bijušo Padomu Savienību, carisko Krieviju un visām valstīm, kas ir uz austrumiem un savukārt nesavieno ar Eiropas Savienību. Un, līdz ar to mūsu vēlme bija parādīt šo specifisko tirgu īpatnību. 2 gadu laikā, kamēr noritēja šis kompromiss ar padomi un parlamentu, un arī Eiropas komisija iesaistījās šajā visā procesā, mums dažās vietās izdevās panākt šo atšķirīgo pieeju attiecībā uz trokšņa prasībām, uz to, kādā veidā mēs ņemam maksu par infrastruktūrām daudz savādāk, teiksim, nekā Eiropas Savienības centrālajā un rietumdaļā. Bet tajā pašā laikā, kas mums neizdevās tiesības iedot mūsu dzelzceļa administrācijai, respektīvi nacionālam regulātoram, ja tā varētu teikt šajā likumdošanas izpratnē, to, ka viņi var prasīt pieeju, teiksim, trešo valstu kompānijām, kas vēlās nākt mūsu kravas pārvadājumu tirgu dzelzceļā, piemēram, Krievijas dzelzceļam, kas jau ir nodibinājis meitas kompāniju Latvijā un mēģina iegūt licences tuvākajā laikā. Un šeit vienīgais, ko mēs panācām, mums izdevās panākt tādu kā paragrāfu, kas prasa šo tirgus atvērtības principu arī trešo valstu pusē. Bet mums neizdevās panākt pantu normā, kas ļautu vienkārši atteikt šo licenci uz šī pamata. Šeit man jāsaka, kāpēc tā gadījās. Mēs parlamentā izdarījām visu, mēs panācām šo balsojumu tādu, kā tas prasīt pantu normā, bet, diemžēl, padomes pusē, respektīvi ministrija pusē, Baltijas valstu intereses varbūt tās nebija tik vienotas un nebija tik spēcīgi nostādīts, kas mums palīdzētu atrast šīs likumdošanas gala tekstu ar konkrētu pantu. Diemžēl tā tas ir, un tagad mums Latvijas likumdošanā katrā ziņā ir iespējas mēģināt iestrādāt šo normu un arī tieši uz šī paragrāfa pamata, bet es domāju, ka strīdus gadījumā tas var radīt komplikācijas. Respektīvi mums Saeimā dzelzceļa likumā, kurš pašlaik ir, ja tā var teikt, vaļā, ir jābūt ļoti, ļoti prātīgiem šajā gadījumā.